Slikts svītru gadījums. Rakstīts un ilustrēts. Deivids Šenons. Camila Krejam mīlēja limas pupiņas, bet viņa nekad tos neēda. Visi viņas draugi ienīda limas pupiņas, un viņa gribēja iekļauties. Camila vienmēr uztraucās par to, ko citi cilvēki domā par viņu. Šodien viņa uztraucās vēl vairāk nekā parasti. Tā bija pirmā skolas diena, un viņa nevarēja izlemt, ko valkāt. Bija tik daudz cilvēku, kas iespaidoja. Viņa izmēģināja 42 tērpus, bet neviens nešķita gluži pareizs. Viņa uzvilka skaistu sarkanu kleitu un paskatījās spogulī. Tad viņa kliedza. Viņas māte ieskrēja istabā, un viņa arī kliedza. Ak, manas debesis, viņa iesaucās. Tu esi pilnīgi pārklāts ar svītrām. Tā noteikti bija taisnība. Camila bija svītraina no galvas līdz kājām. Viņa izskatījās kā varavīksne. Krēma kundze sajuta Camilas pieri. Vai jūs jūtaties labi? Viņa jautāja. Es jūtos labi, atbildēja Camila, bet paskaties uz mani. Tu atgriezies gultā šajā mirklī, pavēlēja viņas māte. Jūs šodien nedodaties uz skolu. Camila bija atvieglota. Viņa negribēja palaist garām pirmo skolas dienu, bet baidījās no tā, ko teiks citi bērni. Un viņai nebija ne jausmas, ko valkāt ar šīm trakajām svītrām. Tajā pēcpusdienā Drbumbla ieradās pārbaudīt Camilu. Visneparastākais, viņš iesaucās. Es nekad neesmu redzējis neko līdzīgu. Vai jums ir klepus, šķaudīšana, iesnas, sāpes, drebuļi, karstuma viļņi, reibonis, miegainība, elpas trūkums vai nekontrolējama raustīšanās? Nē, Camila viņam teica. Es jūtos labi. Nu, tad teica doktors Bumbla, vēršoties pie Krēmas kundzes, es neredzu iemeslu, kāpēc viņai rīt nevajadzētu iet uz skolu. Šeit ir dažas ziedes, kas palīdzēs dažu dienu laikā notīrīt šīs svītras. Ja tā nav, tu zini, kur mani sasniegt. Un viņš aizgāja. Nākamā diena bija katastrofa. Visi skolā smējās par Camilu. Viņi viņu sauca par Camilas krītiņu un dzīvā lediņa nakti. Viņa centās rīkoties tā, it kā viss būtu normāli, bet, kad klase teica uzticības solījumu, viņas svītras kļuva sarkanas, baltas un zilas, un viņa izcēlās zvaigznēs. Pārējie bērni domāja, ka tas ir lieliski. Viens kliedza, apskatīsim dažus purpura punktus. Protams, Camila kļuva purpursarkana. Kāds cits kliedza, šaha galds, un kvadrātu raksts pārklāja viņas ādu. Drīz visi izsauca dažādas formas un krāsas, un nabaga Camila mainījās ātrāk, nekā jūs varat mainīt kanālus televīzijā. Tajā naktī piezvanīja skolas direktors Harms. Es atvainojos, Krēma kundze, viņš teica. Man būs jālūdz jūs turēt Camilu mājās no skolas. Viņa vienkārši ir pārāk daudz uzmanības novēršana, un es esmu saņēmis zvanus no citiem vecākiem. Viņi baidās, ka šīs svītras var būt lipīgas. Camila bija tik samulsusi. Viņa nevarēja noticēt, ka pirms 2 dienām visiem viņa patika. Tagad neviens negribēja būt vienā telpā ar viņu. Viņas tēvs centās likt viņai justies labāk. Vai ir kaut kas, ko es tev varu dabūt, mīļā, viņš jautāja. Nē, paldies, nopūtās Camila. Tas, ko viņa patiešām gribēja, bija jauka šķīvis ar lima pupiņām, bet par viņu bija pietiekami daudz smējušies vienai dienai. Labi, jā, es redzu, murmēja doktors Bumbla, kad nākamajā dienā piezvanīja Krēma kungs. Es domāju, ka es labāk piesaistīšu speciālistus. Mēs būsim tieši pāri. Apmēram stundu vēlāk Drbumbla ieradās ar 4 cilvēkiem garos baltos mēteļos. Viņš iepazīstināja viņus ar krēmiem. Tas ir Drgrop, Drsponge, Drkriket un Drjong. Tad speciālisti devās strādāt pie Camilas. Viņi saspieda un saspieda, pieskārās un pārbaudīja.
Tas bija ļoti neērti. Nu, tas nav cūciņas, secināja Drgrop. Vai masalas, sacīja doktors Sūklis. Noteikti ne veibakas, ieteica Drtricket. Vai saules apdegums, sacīja doktors Janks. Izmēģiniet tos, teica speciālisti. Viņi katrs pasniedza viņai pudeli, kas piepildīta ar dažādu krāsu tabletēm. Paņemiet vienu no katram pirms gulētiešanas, sacīja Drgrop. Tad viņi izgāja ārā no ārdurvīm, kam sekoja Drbungla. Tajā naktī Kamila paņēma zāles. Tas bija briesmīgi. Kad viņa pamodās nākamajā rītā, viņa jutās citādi, bet kad viņa saģērbās, viņas drēbes nebija pareizi. Viņa paskatījās spogulī, un tur, skatoties atpakaļ uz viņu, bija milzīga, daudzkrāsaina tablete ar seju. Drbungla steidzās pāri, tiklīdz Krēma kundze piezvanīja. Bet šoreiz speciālistu vietā viņš atveda ekspertus. Drķirbis un Melona kungs bija labākie zinātniskie prāti šajā zemē. Atkal Kamila tika piespiesta, paskatījās un klausījās. Eksperti pierakstīja daudz skaitļu. Tad viņi sapulcējās kopā un čukstēja. Drķirbis beidzot runāja. Tas varētu būt vīrus, viņš paziņoja ar autoritāti. Pēkšņi visā Kamilā parādījās izplūdušas mazas vīrusa bumbiņas. Vai iespējams kāda veida baktērijas, sacīja Melona kungs. Ārā izcēlās mazas baktēriju astes. Vai arī tā varētu būt sēne, piebilda Drgourt. Uzreiz Kamila tika pārklāta ar dažādu krāsu sēnīšu plankumiem. Eksperti paskatījās uz Kamilu, pēc tam viens uz otru. Mums ir jāpārskata šie skaitļi vēlreiz laboratorijā, paskaidroja Drgourt. Mēs jums piezvanīsim, kad kaut ko uzzināsim. Bet ekspertiem nebija ne jausmas, vēl jo mazāk izārstēt. Līdz šim TV ziņas bija uzzinājušas par Kamilu. Žurnālisti no visiem kanāliem atradās ārpus viņas mājas, stāstot par neticami mainīgā bērna dīvainais gadījums. Drīz vien milzīgs pūlis tika nometnē priekšējā zālienā. Krēmi tika pārpludināti ar visu veidu līdzekļiem no psihologiem, alergologiem, herbalistiem, uztura speciālistiem, ekstrasensiem, veca medicīnas cilvēka, guru un pat veterinārārsta. Katrs tās augtais ārstniecības līdzeklis tikai papildināja nabaga Kamilas dīvaino izskatu, līdz bija grūti viņu pat atpazīt. Viņa diedzēja saknes un ogas, kristālus un spalvas un garu pūkainu asti. Bet nekas nedarbojās. Kādu dienu sieviete, kas sevi sauca par vides terapeitu, apgalvoja, ka viņa var izārstēt Kamilu. Aizveriet acis, viņa teica. Dziļi elpojiet un kļūstiet par vienotu ar savu istabu. Es vēlos, lai jūs to nebūtu teicis, Kamila vaicāja. Lēnām viņa sāka izkust savas istabas sienās. Viņas gulta kļuva par viņas muti, deguns bija kumode un divas gleznas bija viņas acis. Terapeits kliedza un aizbēga no mājas. Ko mēs darīsim, iesaucās Krēma kundze. Tas vienkārši kļūst ar vien sliktāks un sliktāks. Viņa sāka raudāt. Tajā brīdī Krēma kungs dzirdēja klusu klauvēšanu pie ārdurvīm. Viņš to atvēra, un tur stāvēja veca sieviete, kas bija tikpat kupla un mīļa kā zemene. Atvainojiet, viņa spoži teica. Bet es domāju, ka es varu palīdzēt. Viņa iegāja Kamilas istabā un paskatījās apkārt. Mans dievs, viņa teica, kratot galvu. Tas, kas mums šeit ir slikts svītras gadījums. Viens no sliktākajiem, ko jebkad esmu redzējis. Viņa izvilka trauku ar mazām zaļajām pupiņām no somas. Šeit, viņa teica, tie varētu palīdzēt. Vai tās ir burvju pupiņas, jautāja Krēma kundze. Ak, mans nē, atbildēja lepnā vecā sieviete. Tādas lietas nav. Tās ir tikai vienkāršas vecas lima pupiņas. Es derēšu, ka jūs gribētu dažus, vai ne, viņa jautāja Kamilai.
Kamila gribēja lielu kaudzi šķīvi ar lima pupiņām vairāk nekā jebko, bet viņa joprojām baidījās to atzīt. Juck, viņa teica. Nevienam nepatīk lima pupiņas, īpaši man. Ak, mīļā, vecā sieviete skumji teica. Es domāju, ka es kļūdījos par tevi. Viņa ielika pupiņas atpakaļ somā un devās uz durvīm. Kamila vēroja, kā vecā sieviete iet prom. Šīs pupiņas garšotu tik labi. Un smieties par to, ka tās ēda, nebija nekas, salīdzinot ar to, ko viņa bija pārdzīvojusi. Viņa beidzot to nevarēja izturēt. Pagaidiet, viņa iesaucās. Patiesība ir. Es ļoti mīlu lima pupiņas. Es tā domāju, vecā sieviete smaidot teica. Viņa paņēma sauju pupiņu un ielika tās Kamilas mutē. Teica Kamila. Pēkšņi zari, spalvas un skuiglī astes sāka izzust. Tad visa istaba virpuļoja apkārt. Kad tas apstājās, tur stāvēja Kamila un viss bija atgriezies normālā stāvoklī. Es esmu izārstēts, viņa kliedza. Jā, teica vecā sieviete. Es zināju, ka īstais jūs tur kaut kur atrodaties. Viņa paglaudīja Kamilu pa galvu. Tad viņa izgāja ārā un pazuda pūlī. Pēc tam Kamila nebija gluži tāda pati. Daži no bērniem skolā teica, ka viņa ir dīvaina, bet viņai mazliet nerūpējas. Viņa ēda visas limas pupiņas, ko vēlējās, un viņai vairs nebija pat svītras. Paldies, ka klausījāties! Neaizmirstiet patīt komentārus zemāk un abonējiet, ja vēlaties šo grāmatu.